Labrīt, dārgie draugi! Man patiesi prieks jūs sveikt šajā brīnišķīgajā Zabata dienā. Ikreiz priecājos, kad varu būt draudzē, kad varu būt ar jums kopā un kopā ar jums arī nākt pie kādām garīgām atziņām. Šodien izvēlējos tematu runāt par attiecībām. Ziniet, bet ne par tādām attiecībām, par kurām mēs ar jauniešiem tagad runājam, bet vispār par tādām attiecībām kopumā. Un, kad mēs tā raugamies, tad viena no cilvēka lielākajām vajadzībām ir būt attiecībās. Kad mēs tā paskatāmies, cilvēks ir radīts, un Dievs jau tā to ielicis cilvēkā, ka mums ir vajadzīgas attiecības, un mums viņas arī veidojās, un ir dažādas šīs attiecību formas. Ir attiecības starp vīru un sievu, starp vecākiem un bērniem, bērniem un vecākiem. No katras puses viņas ir savādākas. Pareizi? Ir arī attiecības starp draugiem, starp darba kolēģiem, starp mums kā kristiešiem, starp brāļiem un māsām Kristu. Un katras šīs attiecības paredz īpašu attieksmi vienam pret otru. Un, protams, tā galvenā bībeliskā mācība, protams, uz ko Dievs ir aicinājis, kas visām šīm attiecībām ir kopējs, ka viņām jābūt mīlestībā vērstām vienam pret otru. Un tas ir arī saprotams, kāpēc cilvēks veido šīs attiecības, jo, ziniet, viena no vismokošākajām sajūtām, ko cilvēkam dzīvē var nākties piedzīvot, ir vientulība. Kādreiz cilvēkam ir jāpabūt vienam, jāpārdomā kādas lietas, bet īstenībā tā ir cilvēka tāda lielā vajadzība, lai viņam būtu kāds cilvēks, lai viņš nejustos vientuļš. Un, ziniet, attiecības Dievs ir paredzējis ne tikai, ka tās ir starp cilvēkiem, starp dažādām cilvēku grupām, bet Dievs arī paredzēja, ka ir jābūt attiecībām starp Dievu un cilvēku. Ne tikai tā, kā mums starp vienādām radītām būtnēm, Dieva līdzībā radītām, bet Dievs bija jau no paša radīšanas brīža paredzējis, ka viņš grib būt attiecībās ar cilvēku. Un Bībelē mēs varam atrast tiešām diezgan daudz raksturvietas, kuras mums norāda uz Dieva vēlmi būt attiecībās ar cilvēku. Tas nav tā, ka kādreiz cilvēki mēdz uzskatīt, ka Dievs, viņš radīja cilvēku, viņš viņu ielika tajā ēdenes dārzā, viņš viņam izveidoja visus šos kokus un zāli, visus augus un dzīvniekus, un tagad pateica, tad tagad cilvēki augļojies un vairojies, piepildīs zemi, apstrādā viņu, un tu dzīvo ar prieku šajā ēdenes dārzā, un es tā tagad paiešu malā un skatīšos, kā tu tur dzīvosi. Tā nebija tā, bet cilvēki mēdz tā uzskatīt, ka Dievs tā, kā saka, radīja un pagāja nos no tā visa. Bet īstenībā, kad mēs lasām Dieva vārdu, atklājas, ka Dieva vēlme vienmēr bija būt blakus ar cilvēku. Un, piemēram, man ļoti uzrunāja pravieša Ecihela grāmatā teiktais 37. nodaļas 26. līdz 28. pantam. Ecihela 37, 26, 28. Ir teikts, es slēgšu ar tiem miera derību. Tā būs mūžīga derība. Es tiem likšu dzīvot uz vietas, vairošu tos un atstāšu savu svētnīcu viņu vidū mūžīgi. Mans mājoklis būs pie tiem, es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Arī citas tautas atzīs, ka es esmu tas kungs, kas Izraēlu svētī, kad mana svētnīca būs viņu vidū mūžīgi. Ko mēs redzam šajos pantos? Dievs skaidri pasaka, ka viņš savu svētnīcu liks savas tautas vidū, savu bērnu vidū, un svētnīca ir tas Dieva mājoklis. Citiem vārdiem, tas ir tā vieta, kur Dievs mīt. Un viņš saka, es gribu, ko darīt? Mājot ar saviem bērniem. Tas jau parāda, ka Dievs grib būt attiecībās ar cilvēku. Nevis vienkārši noraudzīties uz cilvēku un uz viņu dzīves gaitu. Vēl, piemēram, mēs varam paskatīties 2. korintiešiem, ko Pāvils raksta
6. nodaļas 16. pantā, vēl dziļāk tiek atklāts. Ir teikts, jo jūs esat dzīvā Dieva nams. Kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Mēs redzam, ka šeit rakstos ir atklāts, ka atkal Dievs saka, es gribu viņos mājot un viņu starpā staigāt. Jeb šo atkal būt ciešā savienībā, radītājs saka, es gribu būt ciešā savienībā ar jums, kā ar tiem, kurus es esmu radījis, pēc sava tēla un savas līdzības. Un apskatīsimies arī Atklāsmes grāmatas 21. nodaļas 3. un 4. pantu. Kāpēc es izvēlējos Atklāsmes grāmatu? Jo tā parāda, ka Dieva vēlme būt ar cilvēku, tas nav tikai kāds laicīgs brīdis, ko Dievs ir paredzējis būt ar Izraēla tautu, tur tūkstnesī vai kādos īpašos brīžos, bet ka tas ir tāds Dieva mūžīgais nodoms būt savienībā ar cilvēku. Un Atklāsmes grāmatas 21. nodaļas 3. un 4. pants, viņi mums atklāja, ka tas ir Dieva plāns, ko viņš arī dod kā apsolījumu, ka apsolītajā zemē atkal Dievs būs ar savu tautu, viņš būs līdzās ar saviem radītajiem un izglābtajiem bērniem. Un mēs lasām, un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēda, nec vaida, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Šī rakstvieta runā par to nākotnes cerību, par to, kas mūs vēl tikai sagaida. Un viņa arī pasaka, ka Dievs arī būs attiecībās ar mums. Un tās ir tikai dažas rakstvietas, kuras tā nepārprotami norāda uz Dieva vēlmi veidot ar mums attiecības. Bet, kad mēs runājam par attiecībām, tad, protams, šīs dažādu veidu attiecības viņas paredz dažādus uzvedības modeļus, kā mums izturēties dažādās situācijās. Jo, piemēram, tā kā mēs izturamies pret savu sievu, piemēram, mēs taču neizturamies tā pret kādu citu sievieti. Pareizi. Kāpēc mēs to nedaram? Tāpēc, ka ir cits attiecību modelis. Un pret bērniem mēs izturamies savādāk, pret citiem līdzcilvēkiem mēs izturamies savādāk. Tas paredz noteiktus tos uzvedības modeļus. Un, kad mēs domājam par attiecībām ar Dievu, tad arī tur ir tāds īpašs modelis, kā tad mums veidot šīs attiecības, kā tad mums jāizturās šajās attiecībās, kuras tiek veidotas starp Dievu un cilvēku un Dievu. Un mums jāsaprot, kā tad mums pareizi izturēties Dievu priekšā, lai šīs attiecības mums būtu par svētību. Mēs varam arī apskatīties Bībeles piemērus, kur Dieva bērni, Dieva vīri ir satikušies ar kungu. Un kā viņi ir izturējušies šajā situācijā. Pirmā rakstvieta, ko es izvēlējos, ir 2. Mūzes grāmata, 3. nodaļa, 1. līdz 6. pants. 2. Mūzes 3, 1 līdz 6. Mūzes ganīja Jetru sava sievas tēva Midjāna priestera avis. Viņš aizdzina avis pāri tūkstnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma. Un viņš skatījās un redzēja, ērkšķu krūms dega ugunīs, bet nesadega. Tad Mūzes sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadeg. Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja tur plūkot. Un sauca tam no krūma un sacīja, Mūzu, Mūzu. Mūzes sacīja, te es esmu. Un tas kungs sacīja, nenāc tuvāk, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva Dievs, Ābrahama Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Mūzes
aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot. Ko mēs redzam? Kā rīkojas Mūzes, kad viņš saprot, ka viņu uzrunā Dievs. Raksti skaidri pasaka, ka viņš aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot. Skatāmies tālāk. Vēl viens Bībeles piemērs - Ābrams, ko mēs zinām arī kā Ābrahāmu. 1. Mūzes 17.1.4. Ābramam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābramam un sacīja uz viņu: Es esmu tas visuvarenais Dievs. Staigā sava Dieva priekšā, tad tu būsi taisns. Un es celšu derību starp sevi un tevi vairodams vairošu. Tad Ābrams nometās uz savu vaigu, un Dievs sacīja uz viņu: Mana derība ar tevi ir šī: tu būsi par tēvu daudzām tautām. Ko mēs redzam šeit? Mēs redzam, ka Ābrams, kad viņš apzinās, ka Dievs viņu uzrunā, viņš metas uz savu vaigu pie zemes. Tā ir tāda pazemības parādīšana. Mūzes aizklāja savu vaigu, Ābrams metās uz zemē uz savu vaigu, un tā bija vecās derības laikos. Tas bija tāds pieņemta tāda rīcība. Ikreiz, kad Dievs kādu cilvēku uzrunāja, viņi metās uz savu vaigu līdz pat zemē Dievu priekšā, tā parādot pazemību un padevību Dievu priekšā. Vēl arī varam lasīt par Iebu. Kad viņš lūgšanā piesauca kungu, mēs lasām, tad Ieba grāmata 1:20-22. Ieba 1. nodaļas 20. līdz 22. pants. Tad Iebs piecēlās un saplēsa savu virsvalku, viņš noskola kailu savu galvu, nometās zemē un noliecās uz savu vaigu pie zemes. Tas ir tas brīdis, kad Iebam jāpiedzīvo lieli pārdzīvojumi. Viņš metas uz savu vaigu pie zemes. Un kā viņš nāk Dievu priekšā lūgšanā. Jo lūgšana tas ir tas brīdis, kad cilvēks nāk Dievu priekšā. Un viņš sacīja: Kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu. Tas kungs bija devis, tas kungs arī ņēmis. Tā kunga vārds lai ir slavēts. Pie visa tā Iebs nekādu grēku neizdarīja, neizteica nekādu aplamību pret Dievu. Un mēs varētu arī skatīties vēl daudz citas rakstvietas, kuras mums norāda par Dieva vīru, Dieva bērnu pazemību Dievu priekšā, par to, kā viņi rīkojās, kad Dievs viņus uzrunāja. Bet tas, ko mēs varam novērot, ka tajos brīžos, kad viņi sastapās, viņi zemojās līdz zemē viņa priekšā. Viņi parādīja bijību Dievu priekšā, kā mēs lasījām. Un, ja mēs tā raugamies, tad arī šodien nekas nav daudz mainījies. Tāpat kā tajos laikos, arī šodien mēs esam aicināti kā Dieva bērni dot Dievam godu un parādīt viņa priekšā bijību. Un mums arī tas ir īpaši aktuāli, jo, kad mēs lasām atklāsmes grāmatu un lasām pirmo eņģeļa vēsti, kas, 3 eņģeļa vēsts mums ir ļoti saistoša. Tad atklāsmes grāmatas 14. nodaļas 6. un 7. pantā ir šis vēstījums īpašais, kurš 3 eņģeļa vēsts iesākās, un ir šī pirmā eņģeļa vēsts. Un tur ir teikts tā, atklāsmes 14, 6, 7. Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes un visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauca stiprā balsī: bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Šodien es vēlos apskatīties ar jums tikai vienu šo daļu no šīs pirmā eņģeļa vēsts, tikai to, kur
eņģelis iesāk, un viņš saka, bīstieties. Un rodas attiecīgi jautājums, ko nozīmē šis aicinājums bīties Dievu? Jo kādreiz cilvēki nepareizi izprot šo aicinājumu uz bijību, jo viņi domā, tā kā bīstieties un baidīties ir viena saknes vārdi, tad tas ir kaut kas tuvu vienāds. Bet tomēr tas tā nav, jo kad mēs raugamies uz bailēm, kas ir bailes? Kad mēs sakam, ka cilvēkam ir bail vai man bail? Kāds tas ir stāvoklis? Sakiet, lūdzu. Stāvoklis, kurš iedvež cilvēkam kādreiz šausmas, kurš iedvež cilvēkam vēlmi atbrīvoties no šīs situācijas vairāk, un tas ir tas brīdis, ko cilvēks kaut kādā ziņā piedzīvo, un viņš saka, es negribu vairāk to savā dzīvē piedzīvot. Es ļoti labi atceros no savas dzīves, man ar suņiem ļoti sliktas attiecības. Man no viņiem bail, tāpēc, ka es esmu sakosts vairākas reizes, un kādreiz man tiešām ir bail no tiem suņiem. Un es negribu to piedzīvot, es gribu tikt vaļā no šīs situācijas. Un tās ir tiešām bailes. Kad cilvēks piedzīvo šausmas, bailes ir tie brīži, ko cilvēks nekad negrib atgriezties pie viņām. Tas ir tam tāda, kā saka, ļoti liela negatīvisma piegarša bailēm. Bet bijība, tas ir kaut kas cits, jo, kad mēs lasām, piemēram, Atklāsmes grāmatu un pirmā eņģeļa vēstījumu, kā viņš iesākas, atcerēsimies vēlreiz. Jānis saka, un es redzēju citu eņģeli, laižamies debesu vidū, tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms. Šī pirmā eņģeļa vēsts iesākas vispār 3 eņģeļu vēsts. Kopumā iesākas ar to, ka ir mūžīgs evaņģēlijs sludināms. Ja mēs raugamies un domājam, ko tad nozīmē šis mūžīgais evaņģēlijs? Evaņģēlijs tā ir kāda lieta, kas viņam ir piemīta no tādām raksturojošām īpašībām. Mēs sakam, ka evaņģēlijs tā ir kas? Labā vēsts, kaut kas ļoti patīkams, kaut kas ļoti vērtīgs, kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs priekš katra cilvēka. Un ja mēs uztveram, un tālāk ir šie vārdi bīstieties Dieva, tātad nostājās mums kaut kas ļoti labs un kaut kas vērtīgs, un ja mēs uztveram bīstieties kā bailes, tad tas ir kaut kas pretējs, un tā liekas, kaut kas te īsti nesaskan. Ja jau ir kaut kas labs, kāpēc būtu jāpiedzīvo bailes, kas iedvež šausmas, kas iedvež to, ko cilvēks negribētu savā dzīvē piedzīvot? Šeit mums jāsaprot, ka bijība, dievbijība, tas ir kaut kas atšķirīgs no bailēm. Mēs varam atvērt arī psalmu, 2. psalmu, 11. pantu, bet šeit gan es izvēlējos tulkojumu no Glika 8. sējuma, jo 65. gada tulkojums nedaudz savādāk skan, un es salīdzināju ar citiem tulkojumiem, un Glika tulkojums vairāk saskanēja ar krievu valodas tulkojumu, arī ar angļu valodas norādēm. Tāpēc es izvēlējos šo Glika tulkojumu, un tur šis pants skan šādi. Kalpojiet tom kungam ar bijāšanu un priecājieties ar drebēšanu, tur ir teikts. Interesanti. Tāds ļoti interesants aicinājums. Kalpojiet tom kungam ar bijāšanu. Mēs redzam, ka ir atkal šī bijāšana, ar kuru mēs sastopamies pirmā eņģeļa vēstī. Un ir teikts, priecājieties ar drebēšanu. Un atkal liekas, kā var saskanēt bailes kaut kādas, drebēšana ar prieku. Es nezinu, tad, kad es izjūtu bailes, man nenāk nekādas priecīgas emocijas prātā. Tātad Dieva bijāšana
Tas nav saistīts ar bailēm, kuras iedvež šausmas, nepatiku un negatīvas emocijas. Tālāk skatāmies, ko tad īsti nozīmē šī bijāšana, dievbijība. Kādreiz cilvēki uztver un domā, ka dievbijība tai būtu jāizskatās kaut kādās konkrētās rīcībās. Bet, protams, dievbijība viņa izpaužās cilvēka dažādās rīcībās, bet kādreiz dievbijība var būt uzspēlēta tikai cilvēku priekšā. Es atceros, kad es runāju ar maniem kolēģiem, pieredzējušiem kolēģiem, kuri piedzīvoja padomju laikus un kalpoja draudzēs padomju laikos, un tad viņi sacīja tā, ka, zini, man stāstīja tā, ka tajos padomju laikos viņi saka, nebija tā, ka visi draudzes locekļi bija tādi nodevušies un sirsnīgi. Viņi saka, starp draudzes locekļiem bija arī tas KGB aģenti, ja, drošības dienesta aģenti, kuri iefiltrējās draudzēs un centās izdabūt ārā informāciju, kas apdraudētu Padomju Savienības drošības jautājumus. Un viņi teica tā, ka diezgan daudz draudzes locekļi raudzījās uz šiem cilvēkiem un teica, ka viņi ir dievbijīgi cilvēki, jo viņu uzvedība un uzvedības forma liecināja, ka viņi ir dievbijīgi. Bet, protams, dažas no viņiem atklāja, kā saka, šos slepenos aģentus un zināja, kuri ir tie drošībnieki, kuri ir iefiltrējušies draudzē, lai savā ziņā to kontrolētu. Un arī Dieva vārdā mēs atrodam, kur Dievs arī pasaka, ka viņam nav svarīga šī forma, viņam ir svarīga cilvēka sirds stāvoklis. Pravieša Iesaijas grāmatas 29. nodaļā un 13. pantā ir teikts: Vēl tas kungs ir sacījis, tādēļ, ka šī tauta man tuvojas tikai ar savu muti un mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nos no manis, un viņu bijība manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieraša. Tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieraša. Kādreiz cilvēks var iemācīties dievbijību, bet viņa ir tāda kā forma tikai cilvēku priekšā. Bet mums jāsaprot, ka Dievs redz cilvēka sirdi, un Dievam ir svarīgi šis cilvēka sirds stāvoklis, un viņam ir svarīgi, protams, kā cilvēks rīkosies, bet Dievam ir svarīgi, kā cilvēks rīkosies no savas sirds vadības, jo tas Dievam ir svarīgi. Nevis kaut kāda iemācīta cilvēku ieraša vai forma. Tad rodas jautājums, kas tad ir īstā dievbijība un kā mēs varam viņu iemācīties, kur mēs viņu varam iegūt un kas mums varētu kalpot par piemēru šai dievbijībai. Jo, ziniet, visas lietas, ko mēs mācāmies lūkojoties uz kādu. Reiz. Bērni, viņi raugās uz citiem bērniem, viņi raugās uz saviem vecākiem un tad cenšas atdarināt. Un arī citas lietas, ko mēs mācāmies raugoties uz citiem. Un pirmā vēstulē Timotejam 3. nodaļas 16. pantā mēs varam lasīt kādu brīnišķīgu atziņu. Un tur ir rakstīts tā, un ir teikts, dievbijības noslēpums. Un tur ir teikts tā, 3.16, 1. Timotejam 3.16. Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Un tālāk turpinās ar tādiem vārdiem. Šis dievbijības noslēpums ir
Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā. Sakiet, lūdzu, kam atbilst šis apraksts? Jēzum, un es esmu pārliecināts, ka starp mums nav neviena cilvēka, kas teiktu, ka kādam citam varētu piedēvēt šo aprakstu. Kā vienīgi Jēzum Kristum atbilst šis apraksts, ka viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē un uzņemts godībā. Un Pāvils raksta, ka patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Citiem vārdiem mēs varam saprast, ka to, kā mēs varam iemācīties dievbijību šodien, kā kristieši, šis dievbijības noslēpums ir atklāts Kristū. Atklāts Kristus šīs zemes dzīvē. Un ja mēs šodien uzdodamies ar šo jautājumu, kā iemācīties dievbijību, tad atbilde īstenībā ir pavisam īsa. Raudzīties uz Kristu. Raudzīt katra Kristus rīcība, katra Kristus darbība, tā liecina par Dieva bijāšanu. Un, protams, tas ir diezgan plaši, ja, jo mums ir 4 evaņģēliji, kuri liecina par Kristus darbošanos uz šīs zemes, kā viņš izturējās pret cilvēkiem, kā viņš izturējās pret Dievu Tēvu debesīs un pret likumu, ko Dievs devis. Un viss tas liecina par dievbijību. Bet es izvēlējos vienu tādu rakstvietu, kur ļoti īpaši parāda, kur Kristus atklāja šo dievbijības principus. Un šie dievbijības principi ir atklāti Kristus tajā brīdī, kad Kristus tika kārdināts tuksnesī. Atcerieties, kad viņš 40 dienas gavēja tuksnesī pēc kristībām, kad Jānis Kristītājs viņu kristīja, viņš devās tuksnesī 40 dienas, viņš tur pavadīja, viņš neēda. Un tad Sātans viņu kārdināja. Un tas ir tas brīdis, kur ļoti labi atklājās šie dievbijības principi, kas ir tik ļoti nozīmīgi mums arī viņus pielietot mūsu dzīvē. Un kāpēc mēs varam droši paļauties uz šo Kristus piemēru? Jo Kristus ir piedzīvojis visas grūtības, visus pārdzīvojumus un visas kārdināšanas, ar kurām mums jāsastopas mūsu šīs zemes dzīvē. Pilnīgi visu viņš ir piedzīvojis, un tāpēc viņam ir saprotams mūsu stāvoklis, mūsu vajadzības, un viņš mums kā piemēru arī devis, kā pastāvēt dažādos kārdinājumos un dažādās izvēlēs. Jo, redziet, dievbijība atklājās nevis vārdos, ko mēs sakam, vai ka mēs apliecinām, ka es ticu Dievam. Dievbijība atklājās reālās izvēlēs, reālās rīcībās un reālā vēstījumā, ko nodod gan mūsu vārdi, gan mūsu rīcības. Tur atklājās patiesā dievbijība, jo kad mūsu priekšā stāv kāda izvēle darīt vai nedarīt, kad mēs to darām dievbijībā, tad mēs izvēlamies tādu ceļu, kas ir Dievam patīkams, kas ir pēc Dieva nodoma, un attiecīgi šī mūsu rīcība aiznes vēstījumu cilvēkam, viņš saprot, viņš var tevi nosaukt par dievbijīgu, tāpēc, ka tu esi rīkojies tā, tieši tā. Vai otrādi viņš var nosaukt tevi par cilvēku, kuram nav dievbijības, jo tu esi rīkojies pretēji Dieva noteiktajam.
Un Mateja evaņģēlijā arī mēs varam izlasīt šos kārdinājumus, ar kuriem Jēzum bija jāsastopās. Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa, 3. līdz 11. pants. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Pirmā lieta, ar ko Sātans kārdina Jēzu, ir ēdiens, jo tā bija tāda lielākā vajadzība Kristum pēc 40 dienu gavēņa. Padomājiet, ja jūs kaut līdz vakaram tagad neēdīsiet, jums jau ļoti gribēsies ēst, bet iedomājieties 40 dienas tūkstnesī neēst, nedzert. Tas ir vienkārši tu saproti, ka vienkārši tev viss ķermenis kliedz pēc tā, iedot man ēst. Dod man barību. Un Sātans piestājas un kārdina Jēzu, izaicina viņu izmantot šo dievišķo dabu, dievišķo spēku. Bet kā Kristus atbild kārdinātājiem? Ko viņš saka? Viņš atbildēja un sacīja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kristus atklāja ar šo rīcību, ka ikviena miesas kāra, kurai cilvēks padodas, viņa var novest postā. Un ja viņa nav saskaņota ar Dievu, tad tas ir nepareizi. Un šajā lielajā kārdināšanu brīdī Kristus varēja pastāvēt un izturēt šo kārdinājumu. Un šis pamats, ko viņš ņēma kā pamatu Dieva vārdu. Viņš saka, ka stāv rakstīts. Kristus kā pamatu uzvarēt kārdinājumu un rīkoties pareizi izvēlējās to, kas ir teikts Dieva vārdā, kā norādījums, kā aicinājums, kā cilvēkam ir jārīkojas. Viņš atklāja, ka šie miesas kārdinājumi tie ir uzvarami ar Dieva vārda spēku. Tātad dievbijīgs cilvēks. No šī mēs varam saprast, ka dievbijīgs cilvēks, viņš nedzenas pēc mantām, pēc pasaulīgām vērtībām, viņš nepakļaujas miesas kārībām, bet katru lēmumu, katru izvēli viņš veic pamatojoties uz Dieva vārda mācību. Un savu izaugsmi viņš nopamato Dieva vārdā. Nākošais, ko mēs redzam, šis nākošais kārdinājums, mēs lasām, tad velns no 5. panta. Tad velns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts: viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Tad Jēzus sacīja: atkal stāv rakstīts: Dievu savu kungu tev nebūs kārdināta. Atkal cīnoties ar šo kārdinājumu, ko Sātans viņam piespēlē, izmantot viņa šo dievišķo spēku, un Sātans viņu izaicina, lai tad Dievs iesaistās, lai Dievs pierāda, ka viņš līdzdarbojās ar tevi, Tēvs. Un atkal mēs redzam, ka Jēzus šo kārdinājumu uzvar uz Dieva vārda pamata. Uz to, kas rakstīts Dieva vārdā. Tātad mēs redzam, ka dievbijīgs cilvēks, tas, kurš uzticās Dievam, tas, kas vēlās rīkoties pēc Dieva prāta, viņš nekārdina un neizaicina Dievu, bet uzticās visiem Dieva lēmumiem un spriedumiem.
Tālāk lasām no 8. panta. Atkal valns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību. Un viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mesdamies mani pielūgsi. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja un redz eņģeļi, tie viņi piestājās un viņam kalpoja. Šis trešais kārdinājums, ar ko sātans kārdina, ar varu, ar valdību. Un viņš Jēzum piedāvā, es tev to visu varu dot, bet viņš pieprasa vienu lietu – zemoties viņa priekšā, pielūgt viņu. Un atkal mēs redzam, ka Jēzus atbild viņam ar vārda spēku, un viņš saka, atkāpies sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Un atkal viņš šo kārdinājumu uzvarēja ar Dieva vārda spēku. Un šeit mēs varam arī paņemt priekš sevis, ka dievbijīgs cilvēks, viņš pielūdz un kalpo tikai un vienīgi radītājam un kungam. Un kad dievbijīgs cilvēks, viņš paklausa visiem Dieva likumiem. Dieva likumi viņam vienmēr ir saistoši. Un tas ir ļoti svarīgi, jo šodien arī mums jāsastopās ar dažādiem izaicinājumiem un sātana kārdinājumiem. Un sātans arī kādreiz cilvēkam var piedāvāt šo varu, šo valdību. Viņš saka, es no tevis neko daudz neprasu, pielūdz mani, atsakies no Dieva, pielūdz mani. Zemojies manā priekšā. Kas šeit ir īpašs? Jēzus ar savu dzīvi, ar šīm rīcībām viņš atklāja, ka kārdinājumi viņi ir uzvarami. Viņi ir uzvarami Dieva spēkā, viņi ir uzvarami Dieva vārda spēkā, kad katrs lēmums, kas mums ir jāpieņem, kad viņš tiek izlaists caur Dieva vārda prizmu, caur likumu prizmu. Jo ziniet, kad kaut kas ir jāatšķiro, piemēram, mazāki graudi no lielākiem, pelavas no graudiem, tad laiž caur sietiem. Laiž caur sietiem un tas mazākais, nederīgais, tas atkrīt, tas izkrīt caur šo sietu, bet tas lielākais, tas paliek uz šī sieta. Un tāpat arī mums, Dieva likums, Dieva vārds, viņam ir jābūt kā šim sietam, kad mums ir kāda izvēle, jebkura izvēle, kas mums ir jāizdara. Katra mūsu izvēle, viņa var būt vai nu par godu Dievam, vai nu likt Dievu negodā. Jebkura mūsu izvēle, jebkurš mūsu savā ziņā izteiktais vārds, kaut kādā brīdī kontaktējoties ar kādu cilvēku, viņš var būt, vai nu viņš norādīs uz mūsu dievbijību, vai viņš norādīs uz to, ka mēs negodājam Dievu. Un tāpēc ikreiz, kad mums ir kārdinājums kaut kā rīkoties, izvēle, darīt to vai citu, mums ir tā Dieva pamācība, kur mēs varam atrast šo dievbijības principu, kā mēs viņu varam savā dzīvē piepildīt, ir nopamatoties Dieva vārdā, Dieva vārda atziņās. Un šīs atziņas, protams, mums palīdzēs mūsu dzīvē piepildīt šo dievbijību, uz ko mūs aicina pirmā eņģeļa vēsts. Vēl arī Bībelē mēs atrodam citas rakstvietas, kuras norāda par dievbijību. Piemēram, Salamana pamācība 8. nodaļas 13. pantā raksta šādus vārdus. Bijība tā kunga priekšā ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomību, augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu.
un manī mīt naids pret netaisnām un neīstām runām. Tātad cilvēks, kurš ir dievbijīgs, viņš ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomību, augstprātību. Tātad jebkura lepnības pazīme tiek izskausta. Tātad šis cilvēks ir dievbijīgs cilvēks, mēs viņu varētu raksturot kā pazemīgu, kā paklausīgu cilvēku Dievu priekšā. Kā to, kuram rūp līdzcilvēku vajadzības un kuram rūp, kā viņš reprezentē Dievu ar savu dzīvi. Pirmā vēstulē Timotejam, 4. nodaļas 7. un 8. pantā Pāvils atklāja, kāpēc ir svarīgi iegūt šo dievbijību. Viņš tur saka, vingrināties dievbijībā, jeb trenēties, lai tā mums parādītos un lai tā atklātos mūsu dzīvē. Un viņš raksta šādus vārdus 1. Timotejam 4, 7, 8. Bet nesvētas un vecas sievu tenkas noraidi, vingrinies tur pretī pats dievbijībā, jo miesas vingrināšana masko der, bet dievbijība der visās lietās, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Šeit ir īpaša vēsts, kas mani ļoti uzrunā, ko Pāvils saka, ka bet dievbijība der visās lietās. Dievbijība, viņai ir jāatklājās, viņai ir vietā visur pilnīgi. Nav tā, ka mēs varētu teikt, šeit dievbijībai nav jābūt. Ja, ar kādām citām lietām. Nē, tas šeit neder. Bet Pāvils saka, ka dievbijība der visās lietās. Pilnīgi jebkurā mūsu dzīves aspektā, kur mēs esam, vai draudzē, vai uz ielas, vai darbā, skolā. Vienalga, kur mēs esam, dievbijība der pilnīgi visās lietās un jebkurās attiecībās ar cilvēkiem, kas mums ir līdzās. Un vēl ko Pāvils ļoti īpaši atklāja, kāpēc viņa der visās lietās, kāpēc tik svarīgi ir šī dievbijība. Jo viņš saka, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Citiem vārdiem mēs varam no tā noprotam, ka dievbijīgs cilvēks, tas iegūst šo dzīvības apsolījumu, šo mūžīgās dzīvības apsolījumu. Un šeit mums kļūst daudz vairāk saprotams, izmantojot šos pāntus, kāpēc šī pirmā eņģeļa vēsts, kura vispār visas šīs 3 eņģeļa vēsts, viņa ir sūtīta pēdējo dienu notikumiem. Viņa ir šī pēdējā brīdinošā vēsts par Kristus atnākšanu. Un šeit mēs saprotam, kāpēc viņa iesākās ar šo aicinājumu bīstieties Dieva. Jo mums vienmēr ir jāatcerās, ka Dievs nevēlas, Dieva vēlme nav notiesāt cilvēku, nav cilvēku ievest postā un radīt to, lai cilvēks dreb Dieva priekšā un izjūt bailes. Dieva galvenā vēlme, viņa atklājās pie krusta, kad Kristus mira par visas cilvēces grēkiem, un viņš mira par visas cilvēces grēkiem tāpēc, ka viņš grib, lai katrs Kristu iegūtu dzīvību. Un savā ziņā šī pirmā eņģeļa vēsts ar aicinājumu bīties, viņa aicina cilvēku atgriezties pie Dieva, iegūt šo bijāšanu, lai saņemtu tagadējās un nākamās dzīves apsolījumu. Tādēļ, kad Dievs mūs aicina šajā pirmā eņģeļa vēstī bijību, viņš ar to grib pateikt, ka viņš ieaicina mūs uz debesu mājām, uz mūžības mājām. Un arī Salamans apstiprina to, ka dievbijība, tā ir dzīvības vērtība. Salamana pamācība 22. nodaļas 4. pants. Viņš saka, ka pazemības, proti Dieva bijības alga ir bagātība, gods un dzīvība. Šie ir tiešām brīnišķīgi apsolījumi un es ticu, ka mēs visi gribam baudīt Dieva tuvumu.
Mēs visi gribam pēc Dieva apsolījuma būt debesu mājās, kā mēs lasījām, kur Dievs pats būs ar cilvēkiem, kur Dievs nožāvēs visas mūsu asaras, visas mūsu grūtumus un kur mēs varēsim būt ciešās attiecībās ar viņu. Bet, lai tas varētu notikt, mums ir jābūt dievbijībai. Un kā mēs izlasījām, tad šī dievbijība, šis dievbijības noslēpums, viņš atklājas Kristu. Tādēļ, kad jūs raugaties uz savu dzīvi un redzat, ka kaut kur jums nav dievbijības, kaut kādās jūsu rīcībās, kaut kādās cīņās ar grēku nav dievbijības, tad tas, kā to var iegūt, šī panākuma atslēga, raugieties uz Kristu. Raugieties uz Kristu, kā viņš uzvarēja kārdinājumus, kā viņš uzvarēja grēku. Un raugieties, kā viņš rīkojās dažādās situācijās. Iepazīstiet katru Kristus rīcību, un tad jūs iegūsiet šo dievbijību, par kuru kungs runā un uz kuru viņš mūs aicina. Lai Dievs visiem mums ir žēlīgs un mūs uztur. Un noslēgumā vēlos izlasīt arī no 1. vēstules Tesaloniķiešiem 5. nodaļas 8. līdz 9. pantam. Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā, terpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri, jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Dargie draugi, Dievs mūs nav ielicis dusmībai, bet bijībai. Un ja mēs raudzīsimies uz Kristu, mēs iegūsim pestīšanu. Tā to saka Dieva vārds. Amen. Mūsu godības un žēlastības pilnais kungs, mēs ar pateicīgām, priecīgām un pazemīgām sirdīm nākam tavā priekšā un slavējam tevi par glābšanu, kas mums dota Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, ka kungs Jēzus Kristus ir uznesis mūsu grēkus pie krusta un cietis mūsu labā, lai šodien mēs varētu dzīvot ar cerību sirdī. Kungs, mēs pateicamies, ka tavā vārdā ir viss, kas nepieciešams mūsu garīgai izaugsmei. Tur ir atrodams viss, kas nepieciešams, lai mūsu rīcības būtu tādas, kas pagodinātu tevi. Mēs pateicamies, ka tu šodien mums atgādini par to, ka mums ir jāmācās bijība tavā priekšā. Mēs pateicamies, ka šie bijības pamatprincipi tie ir atklāti Jēzus Kristus šīs zemes kalpošanā un viņa dzīvē. Tādēļ, kungs, palīdz mums bīties tevi. Palīdz mums to darīt tā, kā tu to sagaidi, lai mūsu dzīves gājums, lai tas pagodinātu tevi, mūsu kungu, mūsu visvarano Dievu. Tādēļ, kungs, māci mums vienmēr uzticēties tev. Māci mums vienmēr paklausīt taviem likumiem un tavām tiesām un visām tavām norādēm. Un palīdz, lai katrs mūsu vārds, katra mūsu rīcība, lai tā nav iemācīta paraža, bet lai tā ir mūsu sirds rīcība, kas vērsta uz mīlestības darbiem, kas vērsta uz tevis pagodināšanu un celšanu slavā. Mūsu pateicība un mūsu lūgšana Jēzus Kristus vārdā. Āmen.